Nu, sveiki visiem! Es ticis pie šīs salīdzinoši nesen Devas divi, kas nāk tā spolīti, ja? Augstu frekvences. Bet es pazīstams ar Devas 1 spoli. Nu, nopirkt, tāpēc, ka zina tās pozitīvās it kā īpašības, ja? Ka viņš, ja? Nu, kā lai tā pastāst vienkāršā valodā. Virsma mazāk, ja tā smadzenēm ir detektora mazāk slodzi, ja. Teiksim, ja ir lielāks poli, ja tie melnie viņi un krāsainie kopā skan melnais, ja. Šeit viņam tā šķirošana arī pateicoties, ka frekvence ir augstāka. Ja, viņš pacēl signālu mazliet to smalko uz augšu. Nu, atbrauc speciāli uz vietas, sist un izcist, ja. Pats tās gadiem ilgi meklējis. Ar tādu spolu te var staigāt un te krāsainie signāli principā nav, bet tur tāda mājvieta, tur visu laiku burkšķi melnie. Mēs pārbaudīsim tad šīs baltās spoles to izšķirt spēju. Pirmā monēta, 3 kapeikas. Pārgāju uz lielo spolu pēc tam. Apskatā pastāstīšu. 36. gada. Nē, 56. Ģerbonis var būt cits. No. Hop. Karote. Te padomu māja blakus. Dižnē es negribu šitos mēslus te rakt. No. Kaut kas jārok. Arī lielisks signāls. Ka tik nav no mocika, nē, no gazona. Gaza. Tas nav mašīnas. Kāds bija sērīgs. Bet, nu, padomu mašīnām tur tos vadus apakšā savieno zem atslēgas. Pogu uzliek un maudz bez atslēgas. Es pats tā darīsi, vai? Nu, 1 kapeiku laikam. Jā. 1953. laikam gada. Eiga ar tādu esošo ceļu, domāju, kaut kur vecam ceļam jābūt. Blakus varbūt. No, signāls dziļš bija. Bišķi jau paredzēja. Kaut kur te kaudzē ir. Šite. Ifigēs, ja kaut kā liela tā šaiba. Kas tā ir? 5 kapeiku pēc izmēra. Nu, kapeiku var redzēt otrā pusē. Nu jā, tas ir masona 5 kapeiku. Šito palaiduši garām. Bet to tikai ar lielo spolu varēja arī izķeksēt kaut kādi pār 30 centimetri. Nu, nodilusi, nekāda labā nav. Te gadam jābūt apakšā. Abisi apslapināšie gadi varēs ieraudzīt, tad apstīsimies, ka tik otrādi nerāda. Nevar saprast. Nē, galvu šīt. Nu, tagad var labāk redzēt. Gadu neieraudzīs. Kaut kādu tiki glūdo. No abām pusēm. No, 5 kapeika. Toties, kur taisīt Jekaterinburgā. Vējš appūš. Nu, izstājās, ka vēl kaut kur bija ceriskāvā. Tas smilts, te jau sauss nāk ārā. Jā, ieslēdz. Kaut kur es te viņu izraku. No, tur. Redz, ka nav ceriskā. 5 kapeikas 61. gads. Nu, arī atradums. Tāds teiciens latviešiem.
bada laikā velns ēd mušas. Tas ir tās mušas, vai monēta vai kaut kāds sūdiņš. Nevar saprast, tā nolipusi. Izsās pēc monētas, bet viņa knapa. Atkal kaut kādi pār pa 30 centimetri. mekoja. Šeit tas, vieta izcist, jā, viņš knapi signāls bija. Un tāpēc viņi arī raka, ka viņi ir izsisti, jā. Kamēr viņi nav izsisti, neviens viņi nerok. Bet tikai šeit tādi. Ko, mēģināsim kaut kādu kopsavilkumu uzlikt, jā, saucis viss pols, ko es meklēju, jā. Bautā ir 13 centimetri, jā. Šitā ir tā vidējā 28 centimetri, un tā ir 34. Jā, lielā spola. Jā, un visas viņas ir ar saviem plusiem, saviem mīnusiem. Tas, teiksim, ja cilvēks detektoram naudu krāja, jā, uzreiz viņas paņemt visas 3, jā, diezgan padārgi, jā, jo Devs 2 nav tas arī lētākais aparāts. Bet varbūt, ka šis video apskats palīdzēs jums mazliet vieglāk pieņemt tos lēmumus. Jā, šeit katrā ziņā aicinu komentāros savu pieredzi pastāstīt, jā, jo mans teiktais ir tikai mana pieredze, un tas jau nenozīmē, ka tā ir vienīgā pareizā vai otrādi, jā, ka galīgi garām. Es, protams, pirms šito sāku ierakstīt arī aprunājos, vai galīgi, vai es pareizi saprotu, jā, te ar savu draugu, jā, un principā mums tās domas ir līdzīgas, un atradumi pierāda, ka mēs kaut ko saprotam no tās lietas tomēr. Jā, izsistajā vietā, jā, 2 es tur biju. Jā, teiksim, te var redzēt tās kāpēciņas, es vēlreiz uzsveru, jā, tas ir pats es tur staigājis, nevienreiz vien, jā. Tad taisīs tas bija dēļ šī jauniegūma, jā, tas man ir dāvinājums, jā, un loģiski man, jā, bet, jābūt kritiskam, jā. Sāksim varbūt tad ar plusiem, jā, kas Baltijai spolītē ir, jā. Šeit šitie, es nezinu, kas tās par materiālu, viņš pēc kaut kāda cinka, jā, tur. Vecajās vietās viņš ir vienmēr, jā, tas kaut kāds cinks, jā, kas skan diezganštruntīgi, jā, teiksim, piesārņotā vietā viņš ir ļoti tuvu dzels signālam, jā, šis arī tikai lielāks gabals, te kaut kāda stieplīta. Jā, šitos viss, teiksim, jā, mazā spola vietā, kur neviena no šīm spolēm neko vairāk nedod, izņemot to murdoņu, jā, melno metālu, jā, viņi ņem ārā, un vēl mazāks, jā, es tur pat nesāku rakāties. Teiksim, pat no šīs stieplītes kaut kāda tādas, jā, gabaliņas. Jā, viņi paceļ, jā, viņi šķiro, jā, ideāli. Otrs, kas ir, teiksim, pozitīvais, kad viņi var visur iebāzt, jā, teiksim, šo starp kaut kādiem akmeņiem jūs jau neiešvitināsiet, jā, viņi pa lielu, jā, un arī šī brīžiem, vai kaut kāds ceriņu krūms, jā, vai kaut kāds tur, jā, vēl krūms jūs zem viņa tur, grūti būs, jā, šitas ielien visos caurumos, jā, un pacels, jā, jums to, teiksim, kas daudz no svara ir, kas ir pozitīvi Baltijai svars, jā, no šo bez speciālas sagatavotības, jā, tur fiziskās, 5-6 stundas, jā, un rociņi jau tāda. Nē, tie, kas pusstundu pavicina un pusstundu sēž, tie tas citādāk, jā, bet, teiksim, tā kā
Jūs meklējat, ja jūs visu laiku staigājat, ja viņi pasmaga. Sievietēm vispār, ja tas, nē, gribat nomocīt sevi, ja, tad šitas ir, ja. Nu, šī mazliet vieglāk, ja, bet šeit svars vispār nekāds, ja. Teiksim, jūs visu dienu staigāsiet, ja, nu nekas jums, ja, teiksim, atkal pozitīvi. Tātad izšķirtspēja, ja, ļoti augsta. Nu, un svars, ja, un visur varat ar viņu meklēt, ja, vislielākajos brikšņos, ja. Kas, teiksim, kur viņi ideāli ir, ja, teiksim, ja jums ir kaut kāds pamats, ja, un signāli daudz, ja, diezgan vēl ir noaudzis, kā jau tie vecie pamati, ja, no šo var, teiksim, staigāt, ja, un tos atradumus atrast. Izšķirt spēju, ko viņi dod, ja, teiksim, uz ko pārdevēji vienmēr uzspiež, ja, viss, kas ir zem vadīt spēja, ja, tā skaitā zelts, ja, kas visiem liekas, nu, tikai zelts un zelts, ja, cik tad viņi atrod, ja. Bet tie ir zemes vadāmības objekti, ja, un viņš palielina to, ja, viņam frekvence augstāk, ja, man liekas kaut kāda 53 man tur ir. Ja, viņš paceļ uz augšu šo signālu, ja, zeltu, kur neieraudzīs šīs divas spoles, ja tā būs ķēdīti, šī ieraudzīs. Tātad viņš diezgan ideāls ir tādās, nu, danču plačos, ja, zaļumbaļu vietās, ja, priekšmet virspusē vai gandrīz virspusē, un, ja ir ar zemu vadīt spēju, ja, kaut kāds gredzenēls nokritis, ja, tad šitas ir īstais, ja. Tur viņš ir ok. Kā visās lietās, ja, ir tās divas puses, ja, kas viņam ir galvenais trūkums, ja, dziļums. 10 centimetri, ja. Nu, kaut kādas lielos priekšmetus gan jau viņš arī dziļāk paņem, ja, bet standarta priekšmeti ir 10 centimetri, ja. Jo lielos, ja jūs ar šo paņemsiet, ja, tad viņš ir sekls, ja. It kā no vienas puses nav tās bedres jārok lielās, ja. Tas ir galvenais trūkums. Otrs no trūkumiem, tā saucamā ražība, ja. Spolīt mazi, ja, jums jāmīcās, ja, to, ko, teiksim, ar vidējo spoli jau sen viss ir apskraidājuši un tālāk aizskrējuši, jūs vēl joprojām, kā saka, laika dzirnas maļa, ja. Maucat un maucat. Jābūt, teiksim, tiem, kam ir gribās, lai tā bilde mainās, tomēr, ja, viņiem nederēs, ja. Jābūt ar pacietību, ja, ar šo meklēt. Tātad lēni un katru centimetru, lai jūs izmaucat. Nu, piesārņotā vietā vispār nedrīkst steigties, ja? Bet arī ar šo tas būs tā. Tas laukums, ko jūs iziesiet, būs, nu, viņš salīdzinoši, nu, reiz 5 mazāks, ja? Kā es teicu, tas ir tas pamats, ja, kur jūs visu dienu staigāsiet, ja? Tie, kas nav gatavi staigāt visu dienu ap pamatu, ja? Nu, nevajag jums viņu. Ja, tātad divi tie trūkumi, kurus, nu, viņi ir jūtami. Teiksim, ja jūs paņemsiet, nu, šīs monētas, ja, viņas visas ņem ar šīm melnajām spoliem brīvi, ja, dziļums mazāks, ja, teiksim, kā jau tajā video varēja redzēt, ja, nu, šito 5 kapeiku, ja, masons, kas ir tas saucamais, 1820, 30, ja. Es viņu izraku kaut kādi tūp pie 40 centimetri, ja. Ja, jūs ar šo būsiet nostaigājis tur 100 reizes pāri, jums pat nebūs signāls, ja. To izņem tikai ar lielo. Kādu var izdarīt secinājumu, ja, no tā, kad it kā prasās, ja jūs ejat uz kaut kādu tādu vietu, vajag divus, ja. Šī drīzāk varētu būt tāda palīga spola, ja.
Vispirms jūs noiet ar mazo, noņemiet visu, kas ir pa virs, jā, tajā skaitā arī dārgmetāls, ja paveicās. Jā, es runāju par zeltu, jā, pirmām kārtām. Un tad jums jāiet ir vai ar vidējo, vai ar lielo. Jā. Lielai, teiksim, kā es teicu, ir kaut kas mīnus. Viņa smaga. Otrs mīnus jums būs jārok tās bedres lielas, jā, viņi iecentrēti grūtāk. Jo lielāks povi, jo lielāks bedres, jā, apmēram. Jo lielāks džips, jo lielāks traktors vajadzīgs, lai izvilkt, jā. Nu, šeit ir lielāka bedra jārok. Jā, bet toties, visi dziļie signāli, tie, kas skatās kanālu, jā, vairāk manējo pēdējā video tur bija, kad es to pogu dzelzceļnieku atradu, jā, pirms kara Latvijas. Tur mūsu meitene ar balto pirms tam bija staigājis, jā, viņu pat neuzķēra viņu, ja es pa viņas pēdām izraku to pogu. Jā, kas ir, jā, šos, teiksim, Devs 2, viņš ir salīdzinoši ar Devs 1, viņš ir stabils aparāts. Ja jūs uzliekat to programmu, katram savas programmas, ja es nekad tā neparakstos, ja tur uzstādījumiem, ja neesmu uzskat netik spējīgs, jau es te varētu diži teikt, ja mainās man tās domas. Te jums normāli tie uzstādījumi, šīs visas monētas rokās ar melnām spolēm, tur tā baltā nav vajadzīga. Jā, un ja jums ir, teiksim, tur mazliet var ar ātrumu, tur pavariet, jā, ar dzelz to atbalsts, jā, tur vairāk, mazāk, jā. Tad šie priekšmeti, kas mierīgi izrokās. Jā. Tādēļ, teiksim, labāk darboties ar spoli, kas ņem dziļāk, jā, jo šie ir salīdzinoši, viņi ir augstu vadāmīgi, jā. Nekā ar šito ļurkāties, jā. Šo var ļurkāties, teiksim, kas ir, kā es saku, ja jūs tur kaut kādā parkā, jā, tur ar to mazo nevis ar lāps, tur bedres rokat, jā, bet ar pinpoineru un mazo lāpstiņu, jā, tur tādu mazu, to virspus noņemt, jā. Un tur viņi ir ok, jā. Tādēļ, kāds secinājums varētu būt, jā, teiksim, ja es sev uzdodu jautājumu, kuru no šīm spolēm, jā, jūs sakrājuši naudu detektoram, jums ir piedāvājums, jā, jūs varat ņemt vidējo, kā es viņu sauc, ja, kas tagad ir, varat lielo ņemt, varat balto. Baltā, kā pirmā spole, nebūs pareizi, ja, garām. Es saprotu, ka tie, kam viņas jātirgo, ja, viņi citi jums stāstīs. Bet es ņemtu, ja, vidējo, ja, salīdzinoši pret lielo viņi ir vieglāk, bedrītes mazāks, ja, sievietēm arī vēl ceļams, ja, tas aparāts ir. Ja, šī vajadzētu būt pirmā pēc manām domām. Man arī viņa bija pirmā. Es šito arī nopirku pēc tā vadoties. Otrs tas arguments par labu, to jūs jau neziniet, ja, teiksim, cik jums tas patiks, cik jums veselība atļaus, ja, tur vicināties, jā, tā jau no malas izstāst labi, bet tie, kas paši roku zina, ka uz vakaru tu tāds zina, tā, kā pie mums saka, jā, tur tāda krizdole, jā. Pirmo vārdu neminēšu, jā, tu esi nekāds, jā. Tātad šī varētu būt pirmā, šī varētu būt otrā, jā. Teiksim, ja vēl meitenēm, tad ar šīm divām, es domāju, pilnībā pietiek, jā. Kā, teiksim, ja jūs esat lielāks fans, šī arī teorijai viņa iebilst, ja, ka atšķirība dziļumā nav, cik es runāju, viņi ņem dziļāk nekā vidējā, ja, kaut kāds tos pāris centimetrus, ja, tur, teorētiski it kā nē, bet praktiski jā, ja, teiksim, tādam vecim, ja, kas galīgi vēl nav sačākstējis. Pirmā, otrā un šitā kā beidzamā. Reāli, teiksim,
braucot uz rakšanu, jā, atkal es tā domāju, kā tagad, jā, man nebija tā baltā. Nu, viņi neko nesvar, jā. Jūs mierīgi ieliekat mugursomā. Jā, tas kātiņš tur rēgojās, ja galīgi jūs tur pa krūmiem cauri neberaties, jā. Viņai jābūt līdzi, jā, jo, teiksim, viņi ideāli varētu strādāt uz tām plānajām, jā. Plāno šī brīžiem slikti ņēma, jā. Es runāju par visādiem, teiksim, to vaisudrabu tām monētām, jā. Ja viņi ir uz sānu, jā, teiksim, nu, kā es vienmēr rādīju, teiksim, tā monēta šitā stāv, bet tad tā jāstāv, jā, un tad, ka es vicinu no pa labu uz kreisi, jā, tad, ja būs plānā, jā, viņi var neatšķirt. Pat, ja viņi būs, teiksim, salīdzinoši virspusē, jā, šī paņems, jā. Teiksim, mans ieteikums būtu ar melno, ja jūs uzķerat, jā, kaut kādu tur tādu plāno monētiņu, jā, viduslaiku. Tad baltā jums ir līdzi, ja jūs varat vienmēr tur ar viņu pēc tam padarboties, kaut vai pa bedrītes iekšpusi, ja, kas ir izrakti, ja, vai ja mazliet iešurfējās, ja, tad, jo viņi visas lauskas paņems, ja, pat pusīt no tās plānās, ja, vai ceturdaļu viņi pacels augšā. Ja, tātad, teiksim, mans ieteikums būtu nesāt viņu līdzi vai mašīnā vismaz līdzi, jā, neviens jau nezina, kad jūs ko. Bet, nu, mugursomā, es viņu arī mugursomā nesāšu, jā. Jā, tur nav nekāds moks. Nu, tāds aptuveni apskats šeit vēlreiz var palūgt vienīgi dalīties savā pieredzē, jā, jo kanāls viņš ir tāds, ka tur, nu, šeit nav jāklausās kā lekcija, jā. Vajadzīgs ir doma dažādība, es vienmēr, teiksim, par kaut ko konstruktīvu, jā, esmu tikai priecīgs, jā, izlasīt. Esmu daudz ko iemācījies no parakstītājiem. Es uzskatu, ka man kanāls skatās, nu, liela daļa tie skatītāji diezgan jaudīgi, jā, kas interesējās par vēsturi, jā, un ir zināšanām, jā. Jo, nu, tiem, kam vienkārši, kā es smējos, patīk tas ogļračs darbs, jā, un tik roku, un tik meta kaut ko, jā, nu, nu malacīši, jā. Jā. Kā saka, katram savs ceļš, kā es smējos vienmēr, jā, samurajam katram ir savs ceļš. Nu, pietiek te muldēt, jā, tad rakstiet komentārus, liekiet savus atzīmes, jā, plus, mīnus, jā. Un tev līdz citai reizei.